Tātad uz ekskursiju mēs brauksim uz 2 dienām. Tātad līdzi jāpieņems viesmaizes obligāti. Atceramies, nav neatbilstoši laika apstākļi, bet ir neatbilstoši apģērbs. Meitenes, augstspēšu kurpes aizmirstam. Pulksten 11. Visi gulēsim, lai no rīta 6 celtos un mēs kāptu augšā kalnā. Kāpēc? Atvainojos skolotāji par kavēšanu. Vai drīkstu sēsties? Liene, tā jau ir 5. reize pēdējā gada laikā. Kas ir tevi notiek? Man saplīs modinātājs. Sēdies un tagad noskaidro visu no klases biedriem. Čau. Čau. Kā tev patīk mani mati? Ļoti smagi. Visu rītu lakoju. Tāpēc nokavēju. Jā, bet es vēl paspēju nolakot nagus. Redzi, kādā smukā krāsā? Atvainojos skolotāji. Vai varu? Kur ir visi pārējie? Kā visi tavu klase un skolotājs aizbrauc ekskursijā? Tas jau bija šodien. Es pavisam aizmirsu. Nekas, sēdies, atgūsim nokavēto, būs tev patstāvīgais darbs. Nāc, sēdies. Pastrādāsim šodien kopā. Ja? Sāksim strādāt un... Bet skolotāji. Nu, jā, vajadzēja klausīties stundās, tā kā tagad izdarīsim to, kas nav izdarīts. Kā? Labi. Čau! Čau! Ko tu tikāt? Viss, es vairs nekad nekavēšu. Stāsti visu par ekskursiju.